Kādu man ieraudzīja? Es esmu spiegs, es apslēpos, noslēpos. Au. Nu, priekšniec, nu. Nu, nevar izšaut. 1, 2, 3. Ko jūs gaidat, ja? Ko jūs gaidat domā par dienu? Vilku mācībā. Mazie ir atraduši visu aizaugušāko vietu Limbažos. Atradām šeit, šajā purvainā mežienē, kā saka Lemisel, ja? Tādu uzkalniņu, kurš ir drusiņi sausāks. Un esam labi maskējušies. Pie mums no visām citām pusēm ir ļoti grūti tikt klāt. Un šeit mēs iztīrījām savu telpu. Un radījām sev tādu komforta zonu, nekomforta zonā. Tu saki, ka jūs te maskējaties? Jā? Nu, es gan teiktu, ka es jūs atradu. Rīt jums vairs... Seko, jā. Pasies, viņa ir pilnīgi savvaļā atradusi savu ēdienu, jā? Labs mednieks, jā? Es iešu meklēt vārdas, ko ēst. Vārdas, ko ēst? Šitā jūs izdzīvojat brīvā vaļā? Ar maršmaloviem? Jā. Es tā, ka biju viņa vecumā, es gāju stirnām. Mēs atradām maršmalovus mežā. Mīsenē vienā. Bet nebija atvērta paka. Varējām ņemt. Wow. Tagad mums ir ļoti jāsteidzās ar plānām bērzu miziņām. Plānām, ļoti plānām, kurš spēj ieraut uguni. Nekāpsi nost? Nekāpšu nost. Es tev noņemšu nost. Nu, tad mēs ejam ar viņu prom. Jā, ja var iedot to cepuru, gan jau, ka nodarēt. Paldies! Lai jums izdodās, jā? Tev tie matiņi, nu tādi ir kāds dievs devis, vai ne? Nu, nav īpaši viņš bijis dāsns attiecībā uz tevi dievs, es domāju, ja? Nu tā. Tāpēc mēs Dievam palīdzēsim un iedosim tev, būtiskāku to apmetojumu, ja? Tā jau saprot, ka šeit mata nav, ja? Tad tu esi tuvāk oriģināla. Tev viss gribēs iedot kādu pīrāgu, varbūt ieliet. Nu, tad, lai tev būtu visu to, kur likt, tad tev ir kalīti, kur tu visu saliec un mājās pēc tam dalies ar draugiem un radiem. Tu saprot, ka mēs tev uzlikām masku bez tur, kur acis caurumu nav, ja? Jā, es domāju, kāpēc tik tumšs uzreiz palika? Nu, un tagad kāpēc metodas, ko mēs rādījām, ja? Tur, kur jābūt acīm. Auglības, tas gan tāds sievišķīgs auglības rīks, ja? Nu, tu saproti, viņš tāds pēc sieviešu auglības atribūtu vairāk izskatās, ja? Veciem vajadzētu mietu iedot, bet mēs, jā, bet tev ir savs, tev nevajag iedot. Godien! Čau! Čau! Es tevi savācu ar sevi. Ejam. Jā, tur kaut kādi bērni, viņi meta mums ar papīriem un... Tā vietā, lai ielikt kulītē pīrāgu un palšu. Jā, tu viņi uzreiz kaut ko met man tur virs. Tur attiecīgi arī tev bija jārīko. Jā. Redz, šī iemesla pēc ir mazs grupas, kas nes līdz visam žagars. Ja? Un tad uzreiz ir cita attieksme un citas iespējas. Šitais, laikam, nav mans video. Es nesaprotu, par ko tu... Par ko tu runā? Tos vecis ar māju. Jā! Vecis? Jā, tas bija viņi. Es nebiju. Ko? Tu biji. Man tikko Robis teica, man tikko Robis pamodināja. Mēs ejam uz manu mīļāko kabinetu. Čau! Čau! Ikdienas pasākums mums. Kur ir mūsu saldējums? Atkal grib saldējumu. Loģiski, vakar likāt man vāļāties pa zemi vairākas stundas, apkaunojāt mani visu nomets priekšā, to demonstrējot filmiņā. Un tagad, kur ir mūsu saldējums? Vienkārši nekas neiet šodien. Tā ir, ka zaudēs aglība, ne? Tā ir pazīme. Līdaka. Wow. Nākat puiši uz dančiem, lūdzu. Vai ne? Man bija jādancina 4 vienlaicīgi. Ellā!
Kur tu esi? Man tev jājautā, kāpēc tu neatnāc un neuztaisīji savu filmu? Nē, man tev ir jājautā, kāpēc tu lauzi mūsu vienošanos? Man tev ir jājautā, kāpēc tu visur staigā, bet tu neesi nekur pieteicies? Tu visām ievirzēm staigā, bet nekur neesi pieteicies. Nu, tā jau tā nevar. Tāpēc, ka tu nezini visus faktus. Es domāju, ir laiks, ka tu padodies. Viņas teica, tik fēns tas puisis, saldējuma maiss un esis. Tagad prasās vēl viena, ja? Jā, tas apēdies nejauši bija. Tagad vēl viens prasās, bet vispār mums teica, ka ja klāt vēl būtu prosecco, atcesēt. Laime pilnīgi. Wow. Un zini, kas vēl? Zini, kas Man tev vēl ir? pienāca ziņa. Vēl viena? Kas kaut kāds pasta valodas esi? Šeit es dalu vienu spēļaukumu un šeit viņi iet uz mežu. Klausies, varbūt šito pasaku vajag iedot vakar pasaciņai? Nē? Jā, mēs sasveiksim vakarā. Jā? Šito tad vakara pasaciņu uzveicam. Wow! Vesels zoodārs. Kā jūs te dzīvojat ar zoodārzu vienā plauktā? Šausmas, vienas šausmas. Jūs esat lasījuši avīzi. Cekuļi ir iesnieguši sūdzību pret Ilzi par dezinformāciju avīzē Lemisele un aicina Ilzi tevi šodien, piekdien, atvainoties publiski pusdienās, sakot, un tādēļ šo baltu dienu meitām puiši jābučo. Pretējā gadījumā būs cilvēki, kas parūpēsies, ka visi Kreiļu danči muzikanti 2026. gadā tiks ieslēgti mājās un nekur nelaisti, jo šādi to nedrīkst atstāt. Tā ir tava kastīte, tikai tev. Vēl viņam ir darbi. Vēl? Un re, kur mēs esam šitādas bļodiņas, piemēram. Un, tu vari pataustīt viņas ļoti tādas bļodas. Ko darīsi ar šo bļodiņu? Šito tad pēc tam nodedzinās, tā, lai viņa turās un iztur slapjumu. Un tad varēs ēst no viņas. Tu ēdīsi no viņas? Jā. Ko tu ēdīsi no viņas? Ēdienu. Jā, ēdienu. Ēdienu? No? Jo kāpēc arī uzsēsim šitādu maziņu krūzīti? Ko tu no viņas dzersi? Nezinu, vienkārši viņas tāpēc smukumam, varbūt vēl uz pirksteni. Kas tev dar laimīgi? Labs jautājums. Tad, kad var dzīvot īstu dzīvi un sajietā to var izdarīt. Sajietā to var izdarīt. Tīpaši dančos, ja? Jā, dančos es dzīvoju, jā. Es vakar gāju mājās, pēc tiem dančiem, pēc slavenā Zagļa. Man teica tādu interesantu teikumu, ka visilgāk paliek tie visneglītākie. Tas viss smukos ātri izķer, un es paliku 4. no beigām, ja? Jā. Bet es gribētu akcentēt, un arī pateikt tagad kamerā, ka vakara notikumi, kas ir, tas galvenais vakara notikums, kas ir 8, pēc tam vēl ir 2 notikumi, kas ir Nīkšana un Danči, kas ir ļoti interesanti un tiem cilvēkiem, kas varbūt pirmo reizi šeit, viņi varbūt to palaiž garām dēļ tā, ka ir nogurums un vakars jāiet 10 gulēt, tak zobi jātīra un viss. Bet nē, tad sāks tā īstā dzīve un īstā ballīte. Un es noteikti novēlu jauniem dalībniekiem vismaz vienu reizi, un vēlams nedēļas sākumā piedalīties Nīkšanā vai Dančos. Un, ja tas patīk, tad turpināt to arī citus vakarus, jo tas ir rītīgi paši. Šorla, šitais tā vējais? Jā. Wow, kas tur ir? Es varu zīmēt puķi un pašu šo te visu zīmēt. Wow. Un šis ir fons, ko es izskausu krāsām. Parādi kamerai. Saka, šitais mans kota darbs. Šis ir mans kota darbs. Kā tu ieliec zilonu leduskapī? Atver leduskapi, ieliec ziloni, aiztais leduskapi, vai ne? Jā. No. Kā tu ieliec žirafi leduskapī? Kā? Tu atais leduskapi, ieliec žirafi un aiztais leduskapi, ne? Nē, tu atais leduskapī, izņem ziloni, ieliec žirafi.
Visi dzīvnieki bija lauvas ballītē, kurš nebija. Žirafe. Jā. Čau! Mani sauc Aita. Čau! Mani sauc Alberts. Čau visiem! Patā! Sveiki! Loreta Bītola jums rādīs triku. Ar aplausiem sagaidām! Bravo! 3-3 ir labākā nometnē. Nē, nav. Diezgan dažāda tipa tos tērpus, ja, kaut tas ir pamatā viens vasaras lina tērps, ja, bet viņas ir diezgan dažādas, ja, mums ir sākot no goda tērpiem līdz pilnīgiem lauku darbu tērpiem, ja. Izrādās, ka ķīri līvu valodā nozīmē kaija vai ķīre, un mušta ir meloga vai mellene. Respektīvi, es esmu Jānis Kajoga. Vai Jānis Ķīrmelene. Un es tā priecājos, beidzot uzzināju, ko tas nozīmē. Man draugs saka, Jānī, tu zini, ko nozīmē Kajoga? Es saku, nu kā, tas taču ir putna Ai, bērniņi, klausiet tavu māmiņu, mūžam saule debesīs, ne mūžam taisnība. Apsveikt vecmāmiņu dzimšanas dienā ar skaistām sarkanām rozēm. Tās ir manas mīļākās, vecmāmiņa saka, tādas pašas aug arī manā dārzā. Jānītis samulst, nu vairs jau neaug. Sātās ārtā mācās skriet, melnā mūzikas, melnā mūzikas, melnā mūzikas.